Sveicināti latviši gan Latvijā un ārzemēs. Pieredze ir tāds arī ļoti gudrs un pilns ar visādām emocijām un gudrībām, piepildīts apzīmējums, ko nav viegli izstāstīt, ko tas vārds nozīmē. Pieredze. Pieredze ir tā kā mūsu ķermenis, mūsu zināšanas, mūsu prasmes tiek liktas lietā. Mēs esam sevi kā cilvēku iekustinājuši. Esam pārliecinājušies, kāda dzīve caur sevi, caur savām maņu orgāniem, caur dzirdi, caur redzi, caur garšu, caur ožu. Esam to pārliecinājušies, iekustinājuši sevi. Tā ir cieša saikne ar realitāti, ar dzīvi, jo mēs vairāk darbojamies, jo mēs vairāk sajūtam, jo mūsos uzkrājās vairāk informācija. Tā informācija iekšēji prātā ķermenī apstrādājās, mūsos dzimst, rodas, ģenerējas jaunas idejas, pateicoties šim sajūtām, kuras mēs esam savākuši dzīvā realitātē, caur maņu orgāniem. Un mūsu ķermenī atgremojās, atstrādājas tā informācija, kuru esam savākuši. Tātad ir jāsacina, ka jo vairāk mēs piedalāmies kaut kur, kaut kādā veidā, jo labāk. Jo mēs savācam vairāk informāciju, jo vairāk savācam informāciju, tā iekšēji apstrādājās, transformējās caur mūsu personību, un mūsos rodas jaunas sajūtas, jauna pieredze, teiksim tā, un mēs spējam caur sevi, caur mūsu nervu sistēmu, caur mūsu smadzeņu darbību, pateicoties mūsu izglītības un iepriekšējai pieredzei un ģenētiskajam materiālam, iekšēji apstrādāt, samiksēt un radīt jaunas zināšanas, kaut kāds oriģināls domas, kuras mēs esam sākotnēji savākuši, uzsūkuši sevī kā mačalku uzsūta sevī ūdeni vai kādu šķidrumu, un tā iekšēji mūsos personībā pārstrādājas. Un caurlaižot caur mums, mēs saprotam, ka mēs vairāk apjēdzam, mēs vairāk protam, mēs vairāk zinām, jo mēs esam iegūši šo pieredzi, izmēģinājuši, eksperimentējuši, pārbaudījuši, notestējuši, vai tas, ko mēs domājam, vai ir patiesībā vai ne. Jauni cilvēki iedomājas savu realitāti, bet tiklīdz saskarās objektīvi ar caur maņu orgāniem, caur tausti, caur dzirdi, caur fizisko esamību, tajā realitātē, kurā viņš atrodas, izrādās, ka tas viņam ir pa smagu, tas ir pa skaļu, tas ir pa fiziski grūtu izturamu, tā ir milzīga noslodze. Tad cilvēks maina savas domas. Es ceru, ka jūs saprotat apmēram, par ko ir runa. Tā ir tā personīgā pieredze, kuru mēs veidojam, izrietot no mums un saskaroties ar realitāti, ar reālo pasauli. Un tas kopēji, miedarbojoties, veido šo te pieredzi. Tā ir tāda garīga joma, tā ir psihiska joma, tā ir sabiedriska joma, tā ir fiziska joma, tā ir veselības joma, tā ir tāda vesela ķīmija. Tā ir tāda dzīves pieredze, kurā arī formējas profesionālās iemaņas, zināšanas, gudrība, un tā ir arī dzīves gudrība. Laika gaitā uzkrājoties. Jā, paldies, es esmu Andris Tertets. Paldies!